Tagad parunāsim par kaut ko nedaudz sarežģītāku. Iedomājamies, ka mēs esam komanda un mums ir jāstrādā šajā plānā daudziem. Piemēram, es taisu kastes lūk šeit, mans kolēģis taisa kastes lūk šeit, vēl kāds strādā pie autostāvvietas. Lai mēs to varētu darīt, mums kaut kādā veidā ir jādabūj, lai šitais ģenplāns būtu mums visiem pieejams reālajā laikā. Jo, ja mēs katrs strādāsim uz sava ģenplāna, mēs pēc tam viņus nevarēsim apvienot. Tāpēc tagad skatieties uz vienu citu ģenerāla plāna izmantošanas variantu. Šajā gadījumā es attaisu jau sagatavotu failu, puķu kastes un GP. Būtībā tas ir tas, ko mēs tikko redzējām. Te ir man divi varianti, bet pats galvenais, kas ir jāsaprot, ka šis ģenerāla plāns tagad ir kā plēvīte, kas ir zem mūsu izveidotajām puķu kastēm. Tātad puķu kastes mums ir labi redzamas, viņas ir pašā augšā, viņas mēs varam izdalīt. Ģenerāla plāns izdalās viss kopā, tas ir tā kā bloks. Un atkal, es varu lūk šo te Blend and Paint pirmo variantu izslēgt. Un man paliks tikai otrais variants. Piemēram, šeit viņš ir izvietots aplī, šeit viņš ir izveidots čūskas veidā. Vai arī es atrodu Blend and Paint 1 ieslēdzu, Blend and Paint 2 izslēdzu. Un tagad es redzu lūk šo. Tas ir ērti rādot to klientam. Un tagad es parādīšu, kā mēs to reāli varam izmantot. Kāpēc mums vajag šo ģenerālu plānu taisīt tā kā plēvīti apakšā. Tagad iedomājamies, ka mēs strādājam konkrēti pie mūsu puķu kastēm, pie šiem variantiem, pie otrā varianta, bet kā cits tai laikā strādā pie pagalma ģenerāla plāna. Un, piemēram, lūk ir stāvvietas, bet stāvvietu nav daudz, un tāpēc mēs, vai arhitekts izdomā, ka lūk šīs te stāvvietas, 5 vai 6, mēs pārnesīsim arī uz otru pusīti. Es viņas izdalu un ar Miro komandas palīdzību, piemēram, apgriežu viņu vēl par 180 grādiem un novietoju lūk šajā pusē. Tātad mašīnas vēl stāvēs arī no šīs puses un viena invalīdu vieta arī te būs. Nu, un, lai būtu pavisam interesanti, mēs vēl paņemsim šo te velo statīvu un pārvietosim viņu lūk uz šejieni. Pagaidām neiet runa par to, ka šeit viņas traucēs tie velo statīvi, bet iedomājamies, ka mēs tā izdarījām. Protams, ka strādājot šajā otrajā failā, mēs neko tādu neredzam. Šeit viss ir pavecam. Bet tagad, kad es nospiežu šeit Save, tas tiek saglabāts, un esot lūk šajā failā puķu kastes un GP, mēs vēl neko neredzam, bet ja mēs nospiedīsim XR, tas ir External Reference, par to es pastāstīšu nedaudz vēlāk, mēs ieejam sadaļā, kur mēs redzam tos failus, ar kuriem ir sasaistīts mūsu šis fails. Un mēs redzam, ka viņam parādījusies ir lūk šitāda izsaukuma zīme. Tātad labais taustiņš, reload, un mēs esam atjaunojuši mūsu rasējumu, kas mums ir apakšā. Un tagad es redzu, ka man šeit ir gan jaunās stāvvietas, gan velo novietne tiek pārcelta uz šo pusi. Un rezultātā es, kā speciālists, varu uzreiz domāt, ka varbūt man šīs te puķu kastes vairs šeit nevar atrasties, tāpēc, ka mašīna nevarēs iebraukt stāvlaukumā. Tāpēc es viņas, piemēram, varu pārvietot uz tādu vietu, kur viņa mazāk traucē. Tas ir galvenais, kā mēs varam izmantot External Reference. Ja, piemēram, mēs pārdomājām, tagad es atkāpšos atpakaļ ar Ctrl+Z, tas būs ātrāk, atkal nospiedu Save, iegāju puķu kastes, XR, Enter, labais taustiņš, Reload, un es redzu, ka viss ir atgriezies savās vietās. Izmaiņas parādās uzreiz, ko līdz mēs pasakām, ka mums vajag pārlādēt failu. Un tagad paskatīsimies, kādā veidā mēs to varam izdarīt. Priekš tam es ņemu failu puķu kastes, un šim failam pievienošu mūsu pagalma ģenerālu plānu, ieliekot viņu apakšā. Rakstu XR, spiežu Enter. Man ir tikai puķu kastes, tas ir vienīgais fails. Tālāk es nospiežu lūk šeit Attach DVG failu un meklēju, kur atrodas šis fails. Blend and Paint. Šeit man ir pagalms GP. Dubult klikšķis. Ko mums saka šitā tabuliņa?
Pirmkārt, to, ka mēs ievietojam pareizajā mērogā, mēs varam viņu palielināt vai samazināt pa Y, pa X vai pa Z tasi. Kādu mēs norādām ceļu? Klasiski atstājam šeit tā, kā tas ir. Ja mēs nospiedīsim no path, tad viņš atradīs šo ceļu tikai tajā gadījumā, ja mums abi faili atradīsies vienā mapītē. Ja mēs gribam, lai AutoCAD atrastu saknes failu arī citā mapē, mēs atstājam relative path un spiežam OK. Mums ir ķeksītis, ka mums ir jānorāda uz ekrāna. Taisām šo ciet, un tagad man ir jānospiež kaut kur ar pelīti, un tas būs nulles punkts. Tas nenozīmē, ka šeit būs mans fails, tas nozīmē, ka es varu attālināties un atrast savu ģenplānu. Viņam ir kaut kādas globālās koordinātas. Lūk, tā vieta, kur es ieklikšķināju ar pelīti, bija nulles punkts, un šis ir reālais punkts, kur atrodas mūsu skola. Un tagad uz šo failu es jau varu pārnest savus izstrādājumus. Ņemu, piemēram, bloku referents, abus, un nesu uz jauno lokāciju un lieku ģenplānā iekšā. Nu, bet, lai to nerādītu vēlreiz, šo es taisu ciet, atgriežos uz puķu kastes un GP, tas ir tieši tas pats, tikai jau sagatavots, jau man šeit ir vairāki variantiņi iekšā ielikti. Tas ir tas, kas man bija. Šis ir tas, ko mēs esam izveidojuši pašā ģenplānā. Tad mēs visu šito te nodzēšam nost. Es esmu aiztaisījis, acīm redzot, šo te slānīti, lūk, es viņu attaisu un nodzēšu nost. Lai mums nejauc vairāki varianti galvu. Tātad šeit es saglabāju, eju uz puķu kastes un GP, un šeit XR atjaunoju šo failu un attaisu aiztaisīto Plant and Paint 2. Tātad man ir divi varianti. Viens ir lūk šis, viens ir lūk šis un šis. Un vēl mēs varam paskatīties, kā mums izskatās layouts. Layoutā mēs redzam šo variantu, un šis variants mums ir ārpus mūsu redzesloka, ja? Tāpēc es viņu varu pārnest atpakaļ uz to vietu, kur man vairs nav auto stāvvietas. Lūk, es viņu nesu uz šejieni. Un pārbaudām, kā tas te izskatās. Lūk, viss ir parādījies. Ja mēs ieejam layoutā iekšā, mēs redzam visu mūsu pagalmu, un te mēs redzam arī visus apzīmējumus. Tā izskatās zāle, tā izskatās nogāzes, tā izskatās betona bruģakmens, jā, lai mēs skatoties uz to, kas ir šeit, zinātu, ko nozīmē katra līnija, katras aplītes, katrs apzīmējums. Ja mums šeit ar laiku, teiksim, sabojājas, piemēram, fonts, pazūd garumzīmes, mēs to varam vienkārši nomainīt, izdalot un nomainot pašu tekstu. Un tāpat mēs pievienojam labiekārtojumi elementiem, apgaismes, lūk, tur ir prožektori, stabi, velo novietne, mēs pievienojam mūsu puķu kastes. Un neliels paskaidrojums. Puķu kastes augu pigmentu iegūšanai tonis. Ja mēs zinām viņu, mēs uzreiz dodam, mēs rakstām tāds tonis vai ekvivalents, lai klientam būtu iespēja izvēlēties to ražotāju, kādu viņš pats grib, nevis tādu, kādu mēs esam pateikuši. Un mēs pieminam, ka rasējumu skatīt mazo arhitektūras formu sadaļā. Tas nozīmē, ka šis nav rasējums, tas ir tikai puķu kastes apzīmējums ģenerāla plānā. Tāpat kā sols augu dārzam, tas ir viņa apzīmējums ģenerāla plānā. Bet mēs viņu redzēsim jau konkrēti rasējumā, kas būs mazo arhitektūras formu sadaļā. Un šeit būs visi izmēri, visi leņķīši, visi augstumi. Tāpat te būs tabula ar paskaidrojumiem, ar materiāliem, ar biezumiem, ar piezīmēm. Tātad uzdevums ir izveidot ģenerālu plānu, izmantojot jau esošu plānu, bet viņu izmantot kā external reference, ko mēs paliekam zem sava faila, un lūk šādas vienkāršas formiņas, lūk šīs te puķu kastes un sola formiņas izvietojam uz bruģakmens seguma mūsu pagalmā,
tā vieta, ko ir gribējis klients, un tāpat mēs izvietojam pēc saviem ieskatiem šajā un šajā laukumā vai šajā laukumā, kaut kur zaļajā zonā. Vai, ja jums ir kādas citas idejas, pēc saviem ieskatiem. Tikai tas ir jāpamato, kāpēc mēs tieši tur liekam, lai nebūtu tā, ka mēs šeit ieliekam kasti un nevar mašīna iebraukt pagalmā. Paldies par uzmanību, ceru, ka bija saprotams. Atā!